Nu ko, atgriežamies pie Kaziuka čačas. Viņa ir šeit piepildīta, un mēs dosimies, ko ar viņu darīt? Škaidīt līdz 41 grādiem. Будем разбавлять. Upani atlikumi pēc viņa darīšanas. Jā, un mēs taisījām Kaziuka čaču. Nu ko, vērsim vaļā un pildīsim viņā citā vērtnē, jo mums jāuzna, cik precīzi litru šeit ir, lai mēs varētu uztaisīt 40 grādīgo. Gatavi? Davai. Kas ir čača? Čača tas ir destilēts produkts, kas paliek... Tas ir deja. Kas? Ča, deja. Jā, tas ir deja, kad mums palika no vindarīšanas ogas un šķidrums, kur nedrīkst izmantot nogulsnī, šito nedrīkst izmantot vīna ražošanas, viņš nav dzerams, viņu grūti attīrīt un nofiltrēt. Tāpēc tas dzimtene ir Grūzija un arī Latvija no vindarīšanas pēc vindarīšanas. Mēs savācam vecas upanes pēc vindarīšanas, 2/4 gadas ražas. Un 2 mēnešus atpakaļ ar ritvaru mēs visu to savācam un izdestilējam. Pārtveicējam 2 reizes. Pirmā pārtveicē bija kopēja, otrā pēc frakcijām ar galvas un astes atdalīšanu. Tagad mēs šito caurspīdīgu, garšīgu dzērienu ar svaigu upuņu garšu mēram litrus, pēc tam izmērīsim grādus, temperatūru un pievienosim ūdeni. Pēc nedēļas sataisīsim mikrobioloģiju un dzēriens būs principi vēl pēc nedēļas gatavs. Pagaršot viņu var mūsu veikala pie rūpnīcas un vai ekskursijas laikā. Tagad mēs čaču atšķaidīsim, lai viņai būtu 40 grādi un lai būtu viņa tā maigi jau iet iekšā, bet būs laikam vispār kompatiņš. Nevajag man te ūdeni vairāk iekšā. Nē, vajag, tas viņš paskaitīja šito. Šodien mēs viņu nofiltrēsim. Nu ko, jāgaida atkal nedēļa un tad būs pēc nedēļas Gamardžaba!